Tātad ir dažas lietas, kuras es negribu dzirdēt. Es apkopoju dažas no tām. Pirmā lieta, ko es nekad nevēlos dzirdēt. Kad kāds man prasa, vai šajā apģērbā izstās rasnas. Es izstos rasnu šajā kraklā. Ko teikt? Ko teikt? Help, help, help. Nē. Tad es izskatījos rasnu iepriekš. Jā! Saka, es esmu rasna? Kas tu vispār esi par draugu? Varbūt? Kāda ir atbilde? Vienalga, ko es pateikšu, tas nebūtu pareizi. 2. Man liekas, viņš ir vecs. Tu vari pasmažot? Nē. Ja tu domā, ka viņš slikts mirt, tad es ticu, ka viņš arī slikts mirt. Kāpēc man tas ir jāost? 3. Cilvēki, kuriem vienkārši vajag uzmanību. Paskaties, ko es uzzinu. Nav smuki, man vispār nav talanta. Vai ne? You have gotta be kidding me. Ak, Dievs. Ak, Dievs, es tik ļoti izgāzīšu šajā pārbaudas darbā. Es būšu nesekmīga. Pakti nopietni, es zinu, tu mācījies visu nākt. Tas ir fiziski neiespējams, ka tu izgādi. Beidz vienkārši. Ok. Tas ir tik kaitinoši. Viņi zina, ka visi dara pareizi. Un viņi zina, ka viņiem izdosies. Bet viņiem vienkārši vajag komplimentus. 4. Neņem personīgi, bet... Nekas pēc šī teikuma nevar būt labs. Nekad cilvēces eksistencē nav kāds pateicis. Neņem personīgi, bet tu esi man labākā draudzene. Jej! Neņem personīgi, bet tu esi pats skaistākā meitene mūsu klasē. Forši gan! Tagad mēs varam skatīties Teletubbies. Vārdi neņem personīgi, bet nemaina neko. Neņem personīgi, bet, manuprāt, tu esi visrastākā meitene mūsu klasē. Un neņem personīgi, bet es pārgulēju ar tev puisi. XO, love you! Es apvainotos, bet teicu, lai es neņem personīgi. Tikai mēs lai projām esam labākās draudzenes. Labi, man laikam jābeidz, paliek pārāk dusmīgi. Bet, paldies, ka skatījāties, un tā! Nemāči, ātrāk. Čavači. Laura, arī kok. Viņš man nemīl.